ja ceļot prieks ir dzīvs. Čapgraba ir sens, piemirsts latviešu apvidvārds, kurš nereti tiek ierindots arī latviešu lamu vārdu sarakstā. To varētu arī skaidrot kā pļāpa, gvelža vai larkšķis. Bet tieši nelielajās ikdienas sarunās, ko dažreiz angliski mēs dēvēt par small talk, mēs smeļamies iedvesmu, idejas. Mēs vienkārši esam kopā, tieši un nepastarpināti. Impro klausītavā Čapgraba ieklausīsimies, sadzirdēsim un iedvesmosim. Kā līdzi dosies ceļā man. Nebija skatīt, taču tie albumi nav jau vairs nekad kā laika, nekad. Un tik interesanti, un viss tas tie ceļojumi, tās bildes. Un, tālūk. Tā kā viss notiek. Super. Mēs kavējamies atmiņā šķirstot albumus, vai ne? Bet droši vien, ka vispirms ir jāstāda priekšā. Ja? Ar mani jau ir laikam apraduši gan skatītāji, gan klausītāju Ilze Neikana, grupu vadītāja, kuratore. Vienmēr sakot, gana daudz, kas arī šeit cenšos arī mūsu skatītājiem, klausītājiem pastāstīt par dažādām interesantām jaunām vietām, vai arī aicinu atgriezties jau uz bijušām vietām. Tur, kur jau ir būts, teiksim, tā būtu pareizi teikt. Bet man jāstāda priekšā šīs dienas viešņu, ar kuru pirms mirkļa patiesībā iepazināmies tikai un jau mums sāka raisīties saruna par ceļojumiem ar impro, ar albumiem un tādām lietām. Tad stādu priekšā Dainu Garokalnu. Pareizi saku? Jā. Pūces vīni. Īpašnieci, veidotāju, uzņēmēji. Tā laikam jāsaka, tā ir. Tā viss ir. Visi pareizi. Radītāji un vadītāji. Radītāji un vadītāji. Jā. Tad droši vien, kad jāpaturpina to pašu mūsu sākto tēmu par albumiem un ceļojumiem, izklausījās, ka daudz ir ceļots. Nē, tā es nevarētu teikt. Tā gluži tiešām nav. Jo tagad arī bijis tāds milzīgs tāds pārāvuma posms, ka tas nav bijis iespējams ceļot. Bet tas jau bija, pirmais ceļojums bija Prāga, tā bija tāda iesildīšanās. Un tas bija 97. gadā, 1997. Tad uzreiz jau pēc 2 gadiem, 1999. Tas bija brīnišķīgs ceļojums ar režisoru Arni Ozolu, un jums bija arī grupas vadītājs Jānis Trops, un viņi abi. Mēs braucām 13 dienas, izbraucām 8 valstis, un tās bija Punduru valstis, augstākie kalni, tas saucās, tas ceļojums bija augstākie kalni, vidusjūras kurorti un Punduru valstis. Viss bija tik ārkārtīgi saskaņoti, tie laiki, tā vadība, viss tā organizācija. Ja? Mēs visur bijām tieši tajā brīdī, kad vajadzēja būt. Ja? Pat Minhenē, kad zvanu spēles bija, pulkstenis bija tieši 3, mēs bijām laukumā, pēc tam mēs devāmies uz alus svētkiem. Jā, pats par sevi, jā. Tur viss jau bija. Tas bija pats pēdējais, un tad mēs atgriezāmies mājās. Es no beigām vienkārši tāds, bet es par to, cik tas viss bija ļoti tā saturīgi, ietilpīgi, par to laiciņu redzēt tik milzīgi daudz Nica un Kannas un visas promenādes. Cik dienas teicāt? 13. Nakts brauciens? Ar autobusu visu laiku tikai nakts, jā, protams. Un tad bija, protams, Barcelona. Un Rambla man vēl tagad es neesmu vairs bijusi, jo man šķiet, ka es jau tur visur esmu bijusi, ja, un man vairs nevajag pat tur atgriezties, jo tas bija ļoti, ļoti pagātīgi. Arle un Aviņona un Šamonī, un augšā mēs bijām ar pacēlāju tur tajā retinātā gaisā. Tas bija viss, tas bija kaut kas neaptverams. Tas tiešām bija neaptverams brauciens. Un man liekas, es jau esmu pilnīgi tik daudz izbaudījis un tik daudz redzējis. Parasti jau tā ir domā par to ieguldījumu, ja? Ka tas bija tik vērtīgi.
Nu, tālūk. Es nezinu, Ārnis Ozols jums vēl darbojas? Viņam nu pat ir bijis pagājuši gadu 70 gadu jubileja. Nē, Nedarbojas ik vairs. pa laikam, jā, mēs esam kontaktējuši, bet grupas nevedam. Neved viņš vairāk grupas. Viņš Pats tā izvēlējās, ja jūs... Jā, nē, pats jā, tur. Nu, jā, diemžēl tas ir darbs. Nu, viņš tā kā to Franciju ir acīm redzot izzinājis pilnībā, un tad viņam vairāk varbūt nav tik interesanti. Vai stāstot īpaši šos pirmos braucienus, ko minējāt, kur ir vairāk nakts braucieni, kur ir ārkārtīgi daudz ietverts vienā ceļojumā, stāstot par to saviem jaunākai paudzei, viņi saprot, teiksim, tiešām? Man jaunākā paudze vēl nav tāda, kur to varētu tā novērtēt. Man mazdēliņām 11 gadi būs un mazmeitiņai 7 gadi. Bet es savu dēliņu, es tāpēc gribēju pastāstīt par vēl 2 braucieniem, kuri jau, man dēliņš izauga, jau pieauga, teiksim, tad mamma vēl atļāvās braukt viena, bet tad dēliņš pieauga un tagad domā, kur vest dēliņu. Protams, ka uz Lego zemi. Tas taču bija atkal brauciens, ja? Tā bija Lego zemi, jo Lego, tas bija viss, tajā laikā jau atkal nebija tie Xbox tik daudz un bija tur tāds video spēlīts, bet tas mans dēls Uldis viņš to Lego no rīta līdz vakaram bija gatavs, ja? Un tad uz Lego zemi. Mammai svēts pienākums vest uz Lego zemi. Tētis arī mums to visu akceptēja. Un mamma veda uz Lego zemi. Bet tas bija tur bija atkal 3. Tur bija Kopenhāgena, Lego zeme un Tivoli parks. Tad bija Stokholma un Pepijas un Vāsa muzejs, ja, un Pepijas tā. Jā, viss tur tā valstība. Un tad vēl bija Serēna, tad mums bija Helsinki. Un tad tas bija, es nezinu, cik prāmi, cik kuģi, es tur toreiz skaitīju. Protams, šausmīgi tā nēsāšana, tā vākšana, tā pārcelšanās vienmēr pa daudz, un tam bērnam tās drēbes, un mamma ir pa daudz paņēmas. Tā tas ir. Bet tas viss bija. Tas puikam ir uz mūžu. Ja? Bet Tivoli parkā kā mums gāja. Toreiz jau bērni nebija tā, pārsātināti ar visu to, tām izklaidēm, kā tagad, vai ne, mūsdienās, tad vēl nē, 2. gads, tas bija tikai 2002. Un tajā laikā tad tagad tas Tivoli parks. Un es zinu, ka jau nāk, ir tumsa, un, protams, es mēģinu atcerēties, kur mums autobus, tur, jā, tur viss tā kompakti, nebija tā tālu, tur aiz dzelzceļa stacijas, un es tā pastos, tur ir, jā. Un tagad mēs paliekam, un viņam tik šausmīgi patīk, un uguņošana ir. Un viņš saka, mamī, cik skaisti. Un pulkstenis jau 11:30. Un 12. mums jābūt jau bija noteikti autobusā, ja? Tumsa. Manējie visi grupas biedri, protams, jau ir, nav jau neviena neredz, ja? Bet es jau zinu, kur ir autobus. Un mēs tagad ejam lietus gāžu, tieši lietus uznāk. Un viss, un nav. Stacija ir, tilts ir, nav autobus, es nezinu, nav. Un rodas jau uztraukums, un tu jau nevari, telefonu jau arī bija iedots numurs, bet man jau nebija atkal tev sakartam telefonam, un es kaut kur viesnīcā, tur neko nesaprotu. Uztraukums aug, jo es domāju, visi mēs tagad paliekam, bet ko viņi tagad, ko tajā autobusā? Tas bija tik briesmīgi. Un pēkšņi es ieraugu taksometru. Taksometrs, man ir viena alga. Toreiz jau naudiņas arī necik nebija, ja? Tas ekonomēja ļoti. Taksometrs, un es to valodu jau arī tikai tā, ja? Un veris autobus, ja? Ko es tur prasu, white, tas bija balts autobus. Un viņš saka, un turisti, ja? Kur tie autobusi? Un viņš tā pasmaida un brauc, ja? Tak turpat jau bija. Es nezinu, kur, tā ir no tā uztraukuma, aiz kaut kādu stūri vajadzēja pagriezties, un tur jau visi tie autobusi stāvēja, turpat jau bija. Man bija viena alga, cik jāmaksā, viss, lai tikai. Un tad mēs protams, ka viņi jau gaidīja, mums grupa vadītāji jau domāja, kā mums iet meklēt un kā ķēdēs tagad. Ķēdēs, laika tā teica, mēs tur ietu tādās ķēdēs. Mēs bijām, un tad mums bija nakts brauciens, mēs atkritām abi laimīgi, tai krēslā slapji, viss beidzies laimīgi. Tā kā gadās arī tā. Tas man tāds nejauks piedzīvojums. Dēls atcerās? Visu atcerās. Visi jāsaka, kā mēs mammu tur bijām.
visu, un bildes mums brīnišķīgas. Es saku, vakar es izgāju cauri. Viņš pašlaik ir ārzemēs, bet viņš atcerās, Legozem. Bet vēl pēc tam, pēc 2 gadiem, taču vēl bērniņš jāved ir kaut kur. Un tad ir, protams, izklaides parka Vācijā, Serengeti un Hyde parks. Jā. Nu, tur bija tas brīvais kritiens, kur viņš aizgāja. Bija drosmīgs un viss tur. Nu, tas bija, un tie dzīvnieki, un tagad tās bildes, es skatos, lauvas tur pat gulēja, un viss tur notika, un žirafs staigāja apkārt. Nu, lūk, tā ir mana pieredze ar impro. Pēc tam apstājās impro. Un tad, tā kā pauze, un tad bija tāda jau ceļojums uz Gruziju, kur, nu, būtībā amatieri, kur veidoja savu grupu, saviem draugiem. Tas bija brīnišķīgs brauciens, tas bija vienreizējs, mēs izbraucām atkal visus reģionus. Bet tas vairāk jau bija saistīts ar apzināti arī to profesionālo jūsu jomu. Nu, tur bija, jā. Nu, ja tas bija tāds tieši otrādi, tāds uzrāviens. Nu, vienkārši viņi bija mūsu ģimenes draudzeni un braucam uz Gruziju. Un, protams, ka jābrauc, jo man vajag arī tā pastimulēt. Jo es tajā brīdī atkal, es vispār esmu tagad pēdējā laikā ļoti aizņemta bijusi un neesmu domājis par ceļošanu. Bet ja man tā teikt, Daina, jābrauc, redz, kur ir, tad es noteikti arī droši vien braukt. Tas bija viens, un tad ir Amerika. Tagad man dēls aizceļoja uz Ameriku un 2 gadus jau tur mitinās. Nu jā, tur jau man arī vīni interesē. Amerikas vīni, protams, un viss tā. Napas ielejā. Reizes es jau esmu bijusi Napas ielejā, vēl nē, bet es biju Floridā tagad un Bahamu salās un tur ir savu pieredzi. Kā vai ceļojumi un vīni, tas tā harmoniski savijās kopā, viens otru papildināja, jeb nē? Tad vīni bija kaut kāda cita ideja darbošanās šajā jomā un attīstījās, ja tas bija tā, es esmu ceļojumā, zini, kā vienmēr ceļojumā. Jūs domājat, no kā sākās tā ideja? Jā, jo, teiksim, rekur degustācija, kā visi atbrauc, tad padegustē, es ar tā gribu, ja tas bija pilnīgi kas cits absolūti. Tā jau bija jau profesionāli, jau interesīta, kur es tā pievērsu uzmanību braucot tagad, tieši vīniem, ja? Bet nē, tas radās pilnīgi citādi, jo man jau bija bizness savs, tāds izdevēja darbības biznes. Apgādes pūce. Jā. Ir arī apgādes pūce. Un tad, tā kā tas jau 24 gadus šis apgādes pūce man pieder. Un es izdodu grāmatas un kalendārus un noplēšamo dienu, noplēšamo kalendāru, kas ir tāds ļoti populārs tautā. Un vienā brīdī kaut kā liekas, es tā kā vēl kaut ko vēlos. Un pirms 6 gadiem, jo es mājā brūvēju vīnu, kā amatieri. Jau kādus 15 gadus līdz tam. Un tad man radās tā pārliecība, ka tagad mums visas iespējas ir dotas, mums ir pieejami Eiropas projekti. Un ja vien tu kaut ko pieproti, protams, pēc tam attīsti, bet jau tu māki, uzskati vismaz, ka tu jau pieproti, ja? Tad, ja ir mazliet naudiņas, un naudiņa tā kā es biju taupīga, es biju mazliet no šī izdevēja darbības biznesa iekrājusi, pataupījusi, un tad arī, ja ir vieta, un man ir personiskā māja, un man ir tur tāds puspagrabs, un es domāju, tur man darītavu var izveidot. Jā. Jāorganizējas tagad uz tādu Eiropas Savienības atbalstu vīna iekārtu iegādēji, vīna darīšanas iekārtu iegādēji. Un uzrakstīja projektu, un galvenais ir uzrakstīt to projektu. Tas jau ir visgrūtāk un sarežģītāk, un tas prasa ļoti daudz laika, un tad vai piešķirs vai nepiešķirs. Bet piešķīra līdzekļus, viss, tad jau sākās āķis lūpā. Un tad, paiet jau kādi 5 gadi tagad, agrāk gan, pagāja kādi 2-3 gadi. Un manam dēlam uz tēva zemes tieši blakus bija kokapstrādes darbnīca. Viņi arī ar Eiropas projektu pēc amatiecības vidusskolas beigšanas tur uzcēlām. Bet 10 gadi viņam jau tas bizness, jā, un tā, un ēka jau arī nolietojusies, un tā.
Un es vienkārši tā bezskaunīgi sēžu, ar vīru sēžam šūpuļu krēslā, un dēls nāk garām, es saku, zini, Jāni, man šķiet, ka drīz jau pienāks tāds brīdis, kad Uldis mums atdos to savu kokapstrādes darbnīcu, un tāda mums tur būs lielās vīna, tās metāla mucas, nerūsējušā tērauda mucas un tā. Un mums tur būs kārtīgs bizness. Mums nosmējam neko. Nu, padomā, pienāca. Pēc 2 gadiem pienāca tas brīdis, jo tikko tu to vēlmi vai ideju pasvied gaisā, nav taisnība, ka jānoklusē, ka nedrīkst runāt. Es tagad zinu, ka nē. Jā, bet tikai mēs nojaucām to visu viņa. Visu viņu, jā. Viņa nojaucām, un tā vietā tad Eiropa piešķīra atkal līdzekļus, rakstījām atkal jaunu projektu, un atkal Eiropas, tagad bija jau vīna darītavas izveidi, ja, vietējās ekonomikas stiprināšanai. Un tad ar partnerības atkal atbalstu, ja, mums esot bijis ļoti labi uzrakstīts projekts, un mums piešķīra naudiņu, un tad, tagad esam tajā brīdī, kad mums jau ir sava degustācijas zāle. Jo man lauka atbalsta dienas visai prasa līdzi to rezultātu. Man taču ir paredzēts projektā. Un visāk es saku, bet man jau vajag telpu, kur pieņemt turistus, lai man brauc lielie turistu autobusi. Un tad jau uzreiz ir apgrozījums, ja? Un tagad es varu jau sākt tā kā šovasar. Tad mēs drīkstam braukt ciemos, ja? Laipni lūgti. Jā, pat ļoti vēlams būt, ja jūs brauktu ciemos. Kāds ir, ko mēs tad, labi, mēs atbraucam ciemā. Pūces vīni. Jā. Tātad, jā, skaidrs ir šis stāsts par to pašu koku apstrādi, kas bija, un tā šo ceļu līdz vīnam. Tās ir vīnogas, ja tie dažādi. Kas tas ir tas, kas mūs sagaida? Jūs sagaidīs mūsu Latvijas augļu un ogu vīni un arī ziedu. Jo bija brīdis, kad es domāju, ka man jāstāda vīnogas manā dārziņā. Es izrēģināju, cik tur varētu vīnogas tādiem vieta būt. Bet tad es tomēr ļoti strikti izlēmu, ka nē, ka tomēr vīnoga nav mūsu reģiona tāds reprezentatīvais augs. Te visi, man, protams, ir kolēģi, kas audzē, un Bauska ir kā piemērots klimats, un viņi tur audzē. Un tad atkal ir kalni, taču Mazburkas ir tāda tukuma pusē vieta, kur jānogāz. Un jābūt jau tai vietai, lai tā vīnoga izaugtu patiešām tāda kvalitatīva un vispār mūsu apstākļos. Ja. Tērvetē vēl audzē. Un tā kā, nerunājot par Abausa vīnkalni, ja, bet nē, ja nav tāda vieta, un tomēr mūsu klimats arī es domāju, ka nē, paliekam pie sava brenda, ja, pie mūsu Jāņoga, Upene, Ērkšķoga, Aronija, Cidonija, ja, Ķirbītis arī. Ķirbju vīns izklausās, Jums vispār, jūs ķirbis tā nevisai? Tā, es nezinu, bet izklausās diezgan dīvains ķirbju vīns. Jā, labi, jūs pagaršosiet, es jūs uzcienāšu. Labi sarunāts, jā. Es jūs uzcienāšu. Tā kā es domāju, ka es pareizi rīkojos, ka mēs palikām pie savām vērtībām. Bet kā ir, cik viegli, cik liela ir interese un cik viegli mūsu cilvēks pieņem, šādus te ziedu vīnus, ķirbju vīnus, kā es teicu, jūs pasakat man vārdu ķirbju vīns, es domāju, nezinu. Interese ir milzīga, ja? Jā, mēs daudz gadus piedalījāmies Riga Food, starptautiskā izstādē. Tur jau arī bija daudz ārzemnieku, ja, kas nāca degustēt. Bet vispār nav tāds, kurš paiet garām, kuram neinteresētu pumpkin. Pumpkins, jā, bija to klēvā. Pumpkin, jā, kā tas garšo? Nerunājot par mūsu ļaudīm arī. Tā kā nē, interese ir liela, un ziedvīna arī ļoti liela interese. Mēs sāku arī pamēģināt, domāju, pieneņu vīns, jā, pieneņu vīns. Jo, man tā kā izdodas uzreiz visi vīni. Protams, viņus var tā kā pilnveidot, uzlabot, ja? Bet man šausmīgi interesanti ir pamēģināt. Es esmu pamēģinājis, tagad pieneņu vīns ir uzbrūvēts. Es skatos ceriņu, tātad ceriņu vīnu jau vajag. Tad es skatos, bet taču jasmīns. Bet jasmīna
arī taču varētu garšot interesanti. Jāpamēģina Jasmīns. Un nonāca līdz Ievai. Ieva vēl ir. Un liepa, protams. Bet ir liepziedi. Pirmie bija pienene, ceriņš, liepziedi, tad jau nāca Jasmīns, un tad jau nākamā, tagad jau nesen Ieva, un Ieva ir brīnišķīga, tik interesanti. Viņai viss tur viss ir, tas aromāts un buķi. Ir viegli atrast to pareizo recepti, jeb, teiksim, tas nonāk tādā eksperimentālā veidā. Teiksim tā, es gribu, tad, kā jūs sakat, ja? Nē, tur ir sava likumība, un, protams, manas garšas kārpiņas. Jo es jau to, ko es lieku brūvēt, es viņu arī garšoju. Es čāju, tur ir ūdens, taču ir pamatā ziedvīniem, ir ūdens, ja. Citiem vīniem atkal ļoti daudz pamatā ir ābols. Bet tad to attiecību arī, bieži vien jau arī, cik tev ir tas produkts, ja, bet cik daudz, ja, tev pieejams ir tā. Citu gadu nav ražas. Un tā kā pagājušajā gadā bija brīnums, ka es tiešām dabūju, ka man atveda, sagādāja aronijas, piemēram, jo visiem aronijas bija aizgājušas. Logu nebija, ja. Tā, tas jau no tā ir atkarīgs. Kādreiz atkal tev varbūt tas produkts ir tā attiecība mazāk vai citādāk. Bet vispār es gribu teikt, ka tas ir tik radošs process, tā vīna darīšana. Viņi man tā sasauc ar to man pirmo biznesu, ar man to grāmatniecību. Jā, jo to vīnu, tagad, tu ieliec vīnu balonā, ja? Izspied sulu un tas ir noteikti skābes daudzumu un cukurs daudzumu, ja? Un tad pēc tam ir aprēķins, cik grādus tu vēlies viņam, tam vīnam panākt. Un tad ar to cukuru, jo mums jau visiem vīniem skābes ir daudz, bet tā cukura, tām ogām skābes ir daudz, bet cukuru jau ir minimāli, tāpēc jau vīnogu vīnus var brūvēt pilnīgi bez cukuru piedevas, ja? Bet mums jau, mūsu ogām jau tā nav un augļiem. Viņiem jau tas skābi ir, bet cukuru jau nepietiek. Un tad ir interesanti vienmēr. Tu zini, kad iznāks, jo pieredzi ir, būs labs, bet tagad ir balons norūdas, ja? Un tagad to viņi garšo pirmo reizi. Viņam, protams, vēl ir jābriest, jāgatavinas, ja? Bet tu nogaršo. Un tad domā, jā, labs. Un tad malacīte, viss ir tiešām brīnišķīgi. Un vismaz viņš briedīs un vēl pilnveidosies un būs vēl labāks, ja? Un tad es tā domāju, jā, ka es tādu iedvesmas vīnu cenšos. Pūce cenšas brūvēt tādu iedvesmas vīnu, kas tam vīna baudītājam tā kā rada tādu emocionālu atbalsi, es tā varētu teikt. Un tad par tiem, piemēram, par tiem, masveidā ražotajiem vīniem. Mans viedoklis ir tāds, ka tur jau zūd tas radošais process. Tur ir recepte, tev ir konkrēti jau zini sastāvdaļas, tu zini, cik daudz ko, un tev visu katru reizi tieši konkrēti pieturies tieši pie tās receptes. Un tad tas vīns arī, man liekas, ka viņš iznāk tāds pliekans, bezpersonisks. Nedzīvs, jo viņš, tur nav tas radošums. Cik stipri ir tie vīni? Jūsu vīni? Pūces vīni ir 13 grādi. Mēs uz 13, ziedvīniem 11 grādi. Tie tā kā. Vai miksējat arī, piemēram, teiksim, dažādus ziedus vai dažādas ogas? Jā, protams. Lielākoties ir tā ābola brūkleņa, jo tas ābols ir pamatā, ja? Jo brūkleņa jau ir ļoti arī stipra, dzērvene ir ļoti taču arī stipra, ja? Un nerunājot par pīlādzi, ja? Pīlādžu vīns vispār, ja viņu tā brūvē tīru, tad pīlādžu vīns jau ir dzerams labi, ja pēc 5 gadiem, ja? Kamēr viņš tur viss zaudē to izrūkto rūgtumu, ja? Tas viss tur viņā transformējas. Bet, protams, ābolu brūkleņa, ābolu aroniju, ābolu bumbieru, ābolu pīlādžu. Tas ābols tomēr, pūces vīniem viņš ir pamatā. Ķirbim tā pati bāze ir ābols. Viņam skābi vajag. Tīra sula ir salda. Ķirbim nav skābes, taču vispār nav. Viņam vajag skābi. Lai neliktu mākslīgu skābi, tad, protams, uz ābolu
sulas bāzes un tā abolai skābe. Pūts izmanto Antonovku un tur tas sabalansēts, tas skābums ir. Interesants tās kombinācijas saucāt, kā ir ar ārvalstu viesiem. Jūs minējāt to Riga Food un šo te, es teiktu, festivālu vai pasākumu kopumu. Ka viņi izlasa ķirbis, skaidrs, tas arī man raisa tādu, interesi. Būtu interesanti, bet kā viņi, teiksim, viņi vēro un kā viņi skatās uz šo miksli vai šo vīnu piedāvājumu un kāda ir viņa reakcija? Viņi saka, interesanti. Jā, nē. Viņi saka, ar interesi. Nē. Cik man ir bijis tāda, tad tur, tā Riga Food jau tur galvenokārt bija tāda, jo tur mainījās jau katru dienu. 3 dienas ir vienmēr tā izstāda, un tad publikas ir ļoti daudz. Un tad tāds kopsaucējs ir, ja. Nē, man arī bijuši arī viesi no Amerikas un tā, bet visiem, ir interesanti. Vienkārši ir interesanti, un vispār tā mūsu oga, tas mūsu augsts, man tomēr... Jūs vēlaties pat kaut ko pajautāt? Nē, viss. Tad es varu par šo interesantumu pāriet tagad varbūt uz tēmu vīna veselīgums. Jā, vīna veselīgums. Nē, tas ir mūsu visi, protams, es atvainojos, jo lielās devās alkohols ir kaitīgs, tas man jāpasaka. Skaidrs, jā. Bet es vēl nesen atkal pārlasīju to Mišela Monteņjaks, ir tāds franču dietologs. Tur ir zinātniskie pētījumi, kāpēc franču paradoks, kāpēc viņi dzīvo ilgāk. Viņi tieši salīdzinājās ar amerikāņiem, kāpēc izrādās, ka transtaugstskābes uzņem vienādā daudzumā abi. Tā nav, ka franči mazāk ar savām jūras veltēm, kaut kā. Tur tā te pētījumā parādījās. Bet tā mirstība tiem amerikāņiem bija krietni lielāka nekā frančiem. Un tad Monteņjaks, dietologs, zinātnieks, tur ar visiem pētījumiem, tabulām un salīdzinājumiem nāca pie secinājuma. Tas vīns un galvenais, protams, sarkanvīns, kurā ir tie tanīni, un tad tas viss ved uz to antioksidantu sastāvu, Un tad, kāpēc es to stāvu? Jo viņam ir tas pieņēmums, ka tur 3 vīna glāzes dienā. Un nevajag pārtraukt, nedrīkst pārtraukt, jo sliktāk esot, lielākais ļaunums esot tie svētdienas ieradumi, kad tad piekdienā un sestdienas svētdien, kā jaunieši ļoti bieži to darot un tā. Un tad tā daudz, un pēc tam atkal nemaz, bet tā nedrīkstot pārtraukt. Pēgot visu laiku, protams, pusdienu reizē, pēcpusdienām, jo arī gramošanas traktam un visai koronārārai sistēmai un asinsvadiem un sirdī tātad. Un tas viss ir tā veselīgi. Tas vīns tomēr tā ir piedalīgs. Cik pat, teiksim tā, esat spiesta vai cik pat vienkārši baudat? Nē, es reizēm, tad, kad ir kāds liels notikums. Man bija tagad ļoti daudz komisijas. Man bija jāiziet tādai elei cauri, tāpēc, ka vajadzēja pieņemt to jauno ēku. Un tur bija gan lauka atbalsta dienesta komisija, gan pārtiks veterinārais dienests. Nerunājot par būvvaldi, kas bija pirmā, kam vispār bija jāapstiprina šī būvatļauja. Tas bija pagājušo pavasari, un tad pēc katras šādas uzvaras, kad ir un atkal var iet tālāk, jo tas ir izdarīts. Tad es svinēju dzīvi. Es paņēmu vīna glāzi, apsēdos savā āra šūpuļkrēslā. Un tad es, mazliet ar baudu svinēju dzīvi. Kas tas būtu pa vīnu? Man ir aronija manējais. Laikam tāpēc, ka asinsspiediens ir paaugstināts. Es vienmēr tā domāju, ka ko es vēlētos? Aroniju. Jo tas ir noteikti asinsspiediena dēļ, jo visai tomēr ir tā problēma ar to paaugstināto asinsspiedienu. Tad tas ir tad es tā, bet principā jau man tās vīna garšas visas jau ir tik, sevišķi, kad es uz to izstādi, piemēram, gatavojos, pie jebkur tādu, mēs tādā izbraukuma tirdzniecībās neesam daudz piedalījušies,
Bet, piemēram, tādās, kad tev ļoti daudz jāsapilda, ja, tagad tev tas sortiments tur visu laiku liekas, ka vajag vēl lielāku un vairāk, un tad tu visai garšo to vīnu, protams. Un es taču viņu saldinu arī attiecīgi tur, un man visai viņš ir tā kā, mazliet jāpadegustē. Un tad, kad klients, garšo to vīnu, es jau to garšu pilnīgi jūtu. Es zinu, man viņiem ir uz mēles. Es citu mēlē esot 15,000 garšu kārpiņu. Jā. Un mēle, tās garšas kārpiņas ar laiku, tā kā notrulinās. Vecākiem ļaudīm, senioriem esot tādas jau nejūtīgākas garšas kārpiņas, bērniem ļoti jūtīgas, jā. Jā. Vai jūs šos savus vīnus esat piedāvājusi arī degustēt profesionāļiem? Teiksim, dodoties ceļojumā, paņemot līdzi, piemēram, piedaloties kādās vīna degustācijās, un jūs sakat, reku ir mans vīns. Kā ir, jeb nē, vairāk tā kā jūs pie savas nišas, pie savu ubogu augu, un, teiksim, tur, kur ir vīnogu, tad vīndari, tur tā kā varbūt... Nē, es esmu vīndaru biedrībā, mēs visu laiku esam kopā. Tur bija vīnogu audzētāji un vīndaru biedrība, kurā arī es esmu. Mums visu laiku ir sanāksmes, viss kaut kas notiek, un tad degustācijas, un mums tur tās pilnsapulces, un tad vienmēr nes savus vīnus. Mēs tai savā lokā, tā kā tur es zinu, man ir, bet man ir svarīgi, degustē tāds cilvēks, kuram es zinu, kurš man ir autoritāte. Man ir viens tāds cilvēks, zinātnieks, selekcionārs, un viņam ir tas, viņš paņemtais vaigos, tā, vaigos. Un tad viņš tā izgaršo, un tad, ja saka, ka man ir savs vīna stils, un vajag tā turpināt, tad viss ir kārtībā. Protams, tur var vēl un vēl tiekties, bet tā kā es vispār izvēlējos aizkrūvējumos korķus, jo es uzskatīju, ka sievietes lielākoties patērē vīnu, un ir vieglāk tomēr aizkrūvēt, arī glabāt, Un tā kā līdz 6 gadi tas ir jaunu vīns, es arī nepraktizēju ilgāk, man gan ir nolikts zelta fonds, bet, jo tad nevajag turēt guļus pudeli, ja tas ir jaunu vīns, līdz 6 gadi, kā nemaz neliekas tik jauns, bet tad, jo guļus vajag turēt tad, lai viņš elpo, jo tomēr tas korķis laiž nedaudz gaisu cauri, tas korķozo korķis. Un tad tam vīnam, bet tādam jaunvīnam nevajag elpot. Un tad, kur mēs palikām? Pie profesionāļu garšām. Pie profesionāļu garšām, tā kā ir, bet es jums nepabeidzu to domu par to veselīgumu. Kāpēc es to sāku stāstīt? Tāpēc, ka jūs teicāt par to ārzem pieredzi. Tad šoreiz tā ārzem pieredze pūcei, man liekas, ir vienreizēji unikāla. Tādā ziņā. Es vēl nebrūvēju, man nebija vēl sava uzņēmuma pūces vīni. Bet es domāju, bet kā tur ir ar to vīnu? Bet vai tur tā veselība, tie vitamīni, tie antioksidanti? Tagad sulā viņu ir daudz. Tas ir skaidrs, mēs to zinām. Tas viss jau ir pētīts un rakstīts. Bet tagad tā ir brūvēšanas, rūkšanas procesā. Tā ir manā vīnā. Vai tur vai ir? Un ja ir, tad cik? Un atkal es tā domāju, kamēr reiz, tieši minūtes dažas pirms pusnakts, es vēl ieskatos datorā, samaksāju kaut kāds maksājums un uzstājas par vīna veselīgumu profesors Česters, Stradiņu universitātes bioķīmijas laboratorijas vadītājs. Un, man jau, protams, uzreiz ir, es zinu, tagad man ir koordināte, jo viņš runā par to, ka vīnā ir šie antioksidanti, un ka vīns ir veselīgs. Un, jo viņš arī ir par to franču, diētām, tā ļoti pozitīvi. Un, protams, es ar viņu sazinājos, un mums radās ļoti liela ilgstoša draudzība,
jau pirms manas uzņēmēja darbības. Un viņš, es viņam, tā bija liela darīšana, es viņam piegādāju stobriņos visus savus putas vīnu paraugus. Ja? Un viņš savukārt laboratorijā veic pētījumu. Un tad ar šo pētījumu profesors Česters devās uz Portugāli, uz pasaules vīnu, olīveļas un vīna kongresu. Jā, uz pasaules 2. kongresu. Tas bija 21. gadā. Viņš man mājaslapā ir tā prezentācija, viņš izveidoja prezentāciju, tas viss bija uz pūtas vīnu pētījumu. Man kā līdzautori arī minēja tai projektā pētījumā. Un tur bija ļoti liela interese tieši par mūsu Latvijas, jo viss notiek tikai ar vīnogām, protams, arī tajā kongresā, jā, runa ir par vīnogām, par olīvu eļu, bet šeit bija jau mūsu augļu nogu vīni. Nu, tā kā man ir manā pētījumā ir arī manā mājaslapā ir minēts, cik kurā mums ir arī buklets, kur tas viss ir aprakstīts, cik kurā mūsu augļu nogu vīnā ir vitamīni, antioksidanti galvenais, ja, kas aizsargā mūsu šūnas no novecošanas. Lūk, bet tas vēl nebeidzās ar to, tāpēc, kad pēkšņi pūcei nebija miera un vajadzēja SEB projektā pieteikties. SEB banka rīkoja tādu iedvesmu saucās jauniem uzņēmējiem projektu, bet atklājās, ka alkoholu viņi neatbalsta un pūci jau sen, jo mēs runājam vienreiz ar profesoru Česteru un viņš mēs apsvarējām mūsu valsts politiku par to alkoholu, pret alkoholismu cīņu. Viņš saka, nekas, gan jau jūs brūvēsiet bezalkoholisko pūci. Bet mēs taču varētu tā jau tiekties uz bezalkoholiskā vīna tādu radīšanu. Jo kolēģiem jau maz ir bezalkoholiskā vīna, praktiski nav. Un tā mēs atkal abi kontaktējāmies un atkal tika veikts pētījums un bioķīmijas fakultātu pūtas vīniem radīja tehnoloģisko procesu, izstrādāja bezalkoholiskam vīnam. Tas viss tagad ir procesā, man ir tikai paraugi, jo man jau tur vajag citu tādu tehniku nopietnu un tā, bet tas viss ir procesā. Pagaidām man tas viss ir tādā nelielā mērogā, bet katrā ziņā interesanti tie, kuri, piemēram, atbrauc uz pūtas vīnu degustāciju, tad ir ļoti bieži cilvēki, kuri saka, ka viņi alkoholu nelieto, un tad viņiem tomēr jāpiedalās ir tai pasākumā, un tad tur tāda sarežģījuma rodas, un arī, protams, rīkotājiem jau arī ir interesi tomēr, lai tās finanses būtu pilnvērtīgas. Tad pūtas vīnu var piedāvāt šiem, kuri piemēram degustē 3 vīnus, alkoholiskos un 3 vīnus, tad var tiem piedāvāt bezalkoholisko, pilnvērtīgu degustācijas uzskatu. Jo mans korifejs pagaršoja, nodegustēja un teica, jā, interesanti ir. Un nav sula, tā nav sula. Tur ir pilnīgi citas nianses, tas ir pilnīgi cita garša, cits aromāts ir šajā bezalkoholiskā vīnā, no kura es esmu viņu. Un tad par to otro projektu, par to bezalkoholisko vīnu, tad jau 3. kongresā piedalījās, jo viņš jau ir uzaicināts, profesors Česters, ar šo interesi par tiem, es saprotu, ka viņš jau piesaka to tēmu, un tad bija, antioksidantu kapacitāte šajā bezalkoholiskajā pūces vīnā, jo atkal jau bija uz pūces vīnu paraugiem veikti visa tā tehnoloģiskā procesa izstrāde. Tā kā tā būtu mana saistība ar ārzemēm. Tur, protams, nebija degustācija,
Tur būtu tikai šis zinātniskais priekšlasījums, šie zinātniskās izpētes, un katrā ziņā ir interese. Es domāju, ka tā ir milzīgi interesanta, tāpēc, ka tas nav tā, ka man te vanniņā vienā sanāca kaut kas, šoreiz ir forši, tad patirkoši. Te ir tomēr kaut kā, tāds zinātniski pamats. Bet ziniet, kas man ienāca prātā, ka mēs stāstījāt par visiem šiem te projektiem. Man ienāca prātā tas, ka izklausās, ka jūs esat viens avantūristisks cilvēks, tā var teikt. Esat avantūristisks, esat gatavi jauniem izaicinājumiem ik mirkli. Man tāds raksturs, es nezinu, kāpēc jau tā nevar izdarīt, un tā nav laika. Un tagad es jau kļuvu pilnīgi viena, tāpēc, ka man pašlaik ir ļoti slikta situācija. Ja es būtu to zinājis, tad es to nebūtu darījusi. Man bija vīrs, viņš visur man atbalstīja, viņš man palīdzēja. Jo vīna darīšana jau ir būtībā ļoti virsšķīga tāda, visu laiku tev tomēr ir jāceļ un ir tā, tomēr tas ir tāds virsšķīgs darbs. Un vīrs aizgāja mūžībā pirms 3 gadiem. Tā kā šo otro projektu viņš nepiedzīvoja, bet man tagad dēliņš un mans dēls, protams, palīdz un projektu arī palīdz rakstīt un visu. Un idejā piedalās, un visi brīnišķīgi, man palīgs ir. Bet tad viņam dzīve tā pavērsās, ka viņš aizceļoja uz Ameriku. Un atkal. Un tad viņš teica tā, mamīt, es jau tagad daudz tur visur piedalījos, bet tagad es aizbraucu, un tas ir tavs projekts, un tev ir jātiek tagad galā. Un tad bija celtniecība 2 gadi. Nezinu, kad tur lauka atbalsta dienesta kuratora teica, nabaga sieviete, jums tagad ar tiem celtniekiem, bet tā jau arī ir. Tas nebija vienkārši. Bet, tas ir viss jau aiz muguras, un tagad es gaidu viesus. Jo tagad man vajag apgrozījumu. Jo tagad es vairs nevaru teikt, ka man nav kas telti uzceļ. Man patiešām bija situācija, man nav kas telti uzceļ, ja? Man tāda sarežģīta, tāda interesanta telts, pūcei visu vajag. Tādu, kā citiem nav, kā tādu skaistu. Un es izvēlējos tādu tur ar tām stienīšu, tādu caurulīšu saliekam, un es nevaru, es nemāku viņu uzcelt, un man nav kas to izdara. Un tad man tāds, es, protams, teicu, ka man nav, es nevaru braukt uz izbraukumu tirzniecībām, tāpēc, ka man nav palīga. Bet tagad man viss ir uz vietas, tagad ir jumts, un man ir skaisti iekārtot. To, protams, dēls palīdzēja, man brīnišķīgi apmēbelēja. 3 dienas pirms vīna darītavas atvēršanas tapa tikai galdi, krēsli, stilā viss, aizkari viss, tas tapa. Būtībā, 3 dienas man bija 15. augustā vīna darītavas atvēršana. Vīna darītavas atvēršana bija, žēl, ka mēs jau nebijām pazīstams, es būtu noteikti jūs ielūgusi, jo vīna darītavas atvēršana mums bija pūces 100 gadi, simbolizēja. Simboliski tā bija pūces 100 gadi, jo man tā vaicā, kāpēc pūces vīniem 100 gadi. Un es uzskatu, jo man uz etiķes ir 1925. gads. Maketētājiem vajadzēja gadu, un kaut kā, viņš saka, tur tā labi zem tiem pūces spārniem. Un es domāju, pagaidi, bet kā? Man mamma iedeva to prasmi. Viņa man nodeva to dzimtes recepšu sainīti. Un viņa teica, brūvē vīnu, jo viņa to bija tā apgūsi. Un tad es domāju, bet tad jau es lieku mammas dzimšanas gadu. Viņai šogad, pagājuši gadu būtu bijuši 100 gadi, un tad pūces vīni arī simboliski, bet 100-gadniece. Un tad man bija vēl otrs, mums bija pūces vīniem savs laimnesis, jo man otrs bizness atkal bija nemierīgs, kad Skurzeņas lauķis nāk, un man bija, tā kā es esmu viena, mums ir tāds, bija apkurs katls, kurš bija ļoti bieži jāaprūpē, un mēs tā, bieži tiekamies. Dēls viņu sarunāja, viņš palīdzēs mammai tikt ar saimniecību galā, un viņš katreiz atvedoties stāst anekdoti. Mēs tā, sapazīstamies jau, un es saku, bet vai te jums varbūt kaut kur ir pierakstīts, jo man visu laiku bija tā, es taču gribētu izdot anekdotas, es taču kādreiz gribētu, jo veikalos, nav tāds diezgan patukši anekdošu plaukti, jā. Un viņš saka, jā, man ir tāda kladīte, es esmu tur rakstījis.
Un es saku, nesiet šurp man to kladīt. Un tā gada laikā mums tapa anekdots Laimes poga. Laimes poga, es, protams, arī visāk viņa podziņu varēju paberzēt, viņš man ļāvās. Tas vispār apbrīnojami, kad ļaujās šitā, jo visi taču to podziņu visai grib un acis ciet, un tu vēlies, un visāk bija tas process tik briesmīgs, un es tik vēlos, lai man viss veicas, ja. Tā kā, un tad mēs rīkojam arī te putas vīna atvēršanas, tā darītavas atvēršanas, apvienojām ar šo te grāmatas atvēršanu. Un tad man ir savs laimnesis, arī mums ir putas vīniem. Nu tā mēs kaut kā darbojamies. Tas nemiera gars, un man ir tik ārkārtīgi pazīstama šī sajūta, kad nemieras dīda, ja, un idejas rodas, bet citreiz ir tā, ka tās idejas ir tik ārkārtīgi grandiozas, kad tu apzinies to, ka tu viens pats nemaz tā tik vienkārši netiec galā. Nu, tagad ir tas man liekas, brīdis. ka īstajā brīdī vienmēr īstie cilvēki atnāk, ar īstiem cilvēkiem arī dzīve vai liktenis saved kopā. Gaidu vēl. Palīgu gaidu. Diez vai. Būs. Tagad stāsti. Visu uz romantiku noskaņot. Visu uz romantiku, jā. Tas varētu būt palīgi tiem pirmkārt romantika. Un, ja romantika nav, tad tu tā palīdzēšana vairs tur nekas nesanāks. Bet tā ir, Ilz, tiešām, jā. Es tā sapratu, vīriešu būtība tāda interesanta. Kad jāpalīdz, jā. Tā ir tā. Nu, viņi negrib. Nu, kāpēc viņiem tur piepūlēties? Viņi grib baudīt dzīvi. Nu, bet tā jau ir izklausās vīna ražotne, jā. Bauda dzīvi. Bet man vēl viens jautājums neliek mieru par došanos viesos. Kur tad tas ir, kur mēs aicinām viesus, uz kuru pusi? Uz Garkalni. Uz Garkalni. Jā. Labi. Mājaslapā būs kontakti, varēs atrast, kā pieteikties. Mājaslapā ir. Jā. Ir degustācija, ir pieteikums, ir vizuālais video no degustācijas un vēl mājaslapa ir www.pucesvini.lv. Jā, labi. Cik ilgs laiks ir jārēķinās tā, lai tā nesteidzīgi varētu iepazīties? Es jau varu ilgi. Es tikai cik jums ir tas limits. Es jau rakstīju tai degustācijas piedāvājumā, jā, ka no pusotras. No stundas līdz pusotrai, bet es nezinu, vai mēs iekļausimies, jo ir jādegustē. Nē, tad jāparunā arī. Man to jārēķinās, ja pasaka, kad ir stundu, tad stundai jābūt ir, jā. Bet tad vienkārši mazāk būs runas. Bet vairāk būs nav tā, kā man ir problēma. Nu, mēs sapratām, ka mēs abas divas tādi nemiera gariņi, bet par to runāšanu minējāt. Man ir diezgan liela problēma iekļauties tajā laikā. Es, kad sāku runāt, man gribas pastāstīt vēl. Nu, man jau var redzēt, jūs jau netiekat pie jautājuma. Es te runāju pati. Nu, redz, tad ir tā, ka divas satiekās, kas nevar. Jā, tas patiešām ir Man tā. tik šķiet, ka mūsu dienas piedāvā tik daudz iespēju. Varbūt tagad jau mazliet mazāk tie Eiropas fondi, jā, mazliet tā kā laikam tāda informācija. Bet ka tiešām tagad, ja kaut ko māk, bet, protams, ir jābūt naudiņai jau nedaudz un arī vietai. Jo sākās jau man ar to, ka es teicu saviem vīriešiem, tagad te ir pagrabs, tas mans ievārījuma pagrabs, tā būs viena telpa, akcijas noliktava, un otra telpa, te kas jums te pilns ar riepas un visādas tur, no viņiem ir noliktava. Es saku, to lūdzu izvāksiet, un tad šeit vajag izflīzēt, un viss pēc PVD, kā bija, to paši darīja. Tas bija tas sākums, tad, kad piešķīra tos līdzekļus tai iekārt iegādēji. Un mani vīrieši tiešām visu paveic godam un skaisti, un tā kā man bija tā pirmā darītava, 15 kvadrātmetri darītava, 15 kvadrātmetri mans ievārījuma pagrabs kā akcijas noliktava. Un tas bija tā mājas tā kā puspagrabā, ja? Jo ir saurupmāja, vajag jau vietu, jo tikko ir jāceļ, un ja tas ir sākumā, tagad varēja to darīt, tāpēc, ka pamatā jau man bija, es jau darbojos savā iepriekšējā telpā, ja? Un tas viss radās tikai procesā. Bet, ja tas ir tā kā no sākuma, tas ir sarežģīti. Vispār jau celtniecība, tur viss tās kontrolas un viss tie ārprāts. Tā ir. Bet, ja mēs tad atgriežamies pie mūsu abu raksturiem un ceļošanas un tā tālāk,
Rītā, ja jums kaut kur būtu jāizvēlas braukt, ir kāda tāda sapņu zeme, sapņu valsts, galamērķis, es gribu. Vai tas būtu arī saistīts ar profesionālo pusi, jeb tajā brīdī, kad jūs sakat, nē, es gribu tomēr ceļot, es gribu atslēgties no vīniem, no izdevniecības, kā būtu galamērķis? Nē, tagad jau es vairāk, ceļojot uz ārzemēm, protams, tie ir vīnogvīni. Jā. Es saprotu, ka man ir jābūt arī lietas kursā par vīnogvīniem. Es tāpēc arī beidzu vīnziņu kursus pie Jāņa Kaļķa. Vīnziņu asociācijas rīkotie kursi ļoti pamatīgi. Es degustēju 76 pasaules vīnus, jā, visu mūsu galveno vīnu valstu, jā, vīnus, jo tie visi, protams, vīnogvīni. Jo es sapratu, es nevaru tā amatīriski tikai tā kā, tā nedrīkst. Ir tas redzesloks jāpaplašina. Un tad es tā paplašināju. Protams, ļoti interesanti tie apzīmējumi, jo vecā vīnā, piemēram, sagaršot, es tik tālu neesmu izaugusi, vēl pilnveidojusies, lai to saprastu. Ja vīns tur aromātā ir kaķa čuras vai zirga sedli, vai zeme, zemes garša, tad tas jau ir ļoti kvalitatīvs. Jā, vecs vīns, un tad viņā ir šī te bukete, jā. Man jāaug. Nenoteikti, kad varbūt tur ir kāds savs pamats, vai nagu lakas noņēmējs. Manuprāt, tad jau tas ir acetončiks. Jā. Un ja ir acetons, tad jau vīns ir bojāts. Jā. Jo tikko vīnā ir acetons, viņš ir bojāts, jā? Tā jau tā garšiņa mazā. Bet tur tie vērtējumi un terminoloģija un viss, bet interesanti katrā ziņā. Ļoti interesanti. Es arī vienā tādā degustācijā, savulaik tādā smalkā vīndāru degustācijā, tikai piedalījos absolūti kā tās vērotājs, no manis nekāds eksperts noteikti nav. Bet tas, kas mani pārsteidza, precīzi to, ko minējāt, šī apzīmējumi, šī leksika, ja? Un tad, kad viņi min tādas ar ēdienu vispār nesaistītas lietas, vienalga, vai mēs runājam par zemi, vai mēs runājam, kaķčuras neteicam, bet, es arī tagad nevaru atsaukt atmiņā uzreiz tos apzīmējumus, jā, krams, jā. Un tad... Viena pret otru šķirjotā, jā. Es nevarēju neko, pagaršo, es vairāk no tā, man garšo vai negaršo, iet pie sirds vai nē, bet, kā pareizi teicāt, droši vien, kad vēl ir jāaug, jā, jo tie, kas tiešām katru šo niansīti spēj izcelt. To varot uztrenēt. Vīnziņi saka, to uztrenē. Jo tie, kas gatavojas, mums taču arī mums kursus vadīja arī, Tomsons, kurš to zeltu dabūja, jā, vīnziņu konkursā. Jā, viņš arī teica, ka viņš tik daudz sevi trenējis, jā, pie tām garšām, tad tomēr visu var uztrenēt. Arī šīs garšu tādas maņas, kā uztrenē. Kā, piemēram, profesionāli vīndari tie, kuri tikai vīnogu vīns raugās uz šādām ogām, ogu vīniem? Nē, ir jau ļaudis dažādi, protams. Jā, vai ne? Ir tādi skeptiski un saka... Atkal tikai sausie. Pūces vīniem ir tomēr pussaldie. Visi pārsvarā ir pussaldie. Tad, kad pūces vīnu degustē, tad saka, vai, bet tas jau nemaz nav salds. Domā, ka, es nezinu, esot arī tādi pilnīgi tādi, tā kā sirupaini kolēģiem. Es tādu neesmu nevienam pagaršojis, bet mūsu oga un augļi ir tik skābēm bagāti, ka viņus jau nemaz nevar, viņos nevar nebūt saldums. Tomēr jāpaliek tam neizrūgušam cukuram, jo viņi jau ir asi. Manas garšas kārpiņas man saka, ka nē. Nē. Tomēr tas saldumiņš, tas ir vajadzīgs, ja? Mūsu auglim un mūsu ogai. Tā. Jā, vai ir nācies piedalīties ceļojuma laikā kādā degustācijā, kur jūs tā sakat,
Nē, es jau būtu savādāk. Nē, te ir tāda. Ir tā kaut kā bijis. Tieši tādā degustācijā. Ir tāds nelabs salīdzinājums, profesionālais kretīnisms. Ja, kad mēs kā gīdi arī pilnīgi profesionāli redzam, vajadzēja taču tā, kā piemēram jums, kā cilvēkam, kas darbojas šajā nozarē, piemēram, aiziet uz kādu citu degustāciju, paraudzīties uz citu, šo procesu, kā to dara cits un no malas. Nē, mums jau ir tā, ja mēs savā, jūs domājat, tā kā mūsu vīndaru. Jā, gan. Tad, piemēram, ļoti liela tāda iespēja degustēt kolēģu vīns ir Sabilas vīns svētkos, ja? Un tad, tur, piemēram, mēs tur kā 20 vīndari, ja? Un tad, protams, ka ir interesi. Es jau pagaršoju, ja? Ne jau, es tur no vienu tur pagaršoju, no otras atkal domāju, tā mēs gribam Cidoniju, tā mēs atkal upeni. Es jau tā arī nevar stāvēt un viss tur pēc kārtas, ja? Tā, nebūs zolīta, ka pūca tā, ja? Tur tik ļoti iedziļinās. Bet ir interesanti, tāpēc, ka katram ir savs rokraksts. Man tas tā pārsteidz, nepārsteidz, bet pilnīgi tā ir cita vīna, tomēr tāda garša un tā vīna pilnmiesīgums, kā teikt, miesas būve, tas būtu tā vīnzīga valodā, ja? Tā miesas būve un tas aromāts un tas vispār tas skābes attiecības. Jā, katram ir pilnīgi citādi. Kā ir ar tostiem? Minējāt, ka esat izdevusi anekdošu krājumu. Kas ir ar tostiem? Par to vēl par to varētu domāt. Par to varētu domāt, par to jā. Par to varētu domāt. Jā. Tosti gan ir. Zvaigznē ABC, es redzēju. Jā. Bet varētu tādu kaut kādu tādu atsvaidzināt. Īpaši pūces tosti. Pūces tosti. Jā, protams. Vai esat no tiem, kas principā ieklausās piefiksē tādus tostus, ja nē, jums tas tāds, varbūt tāds vienkārši dzīves moments, baudīšanas mirklis? Jā, es tādu neesmu piefiksējusi īpaši tostus. Es tādus, esmu piefiksējusi mūsu tādus pasaules dižgaru izteikumus, piemēram. Piemēram, Gēte saka, ja, es dzeru gan ūdeni, gan vīnu. Ūdeni, lai atraisītu savu ģēniju, bet vīnu, lai to iedvesmotu. Nav skaisti. Ārkārtīgi skaisti. To es noteikti piedāvāšu, jo man ūdens arī uz galda. Jo parasti jau ir tā, ka tā vajag būt degustējot, lai tomēr, kuri vēlas, var arī to iepriekšējā vīna garšu tā kā noskalot, ja? Ūdeni uzdzerot, tad tur tā labi sanāk kopā. Tad tādi teicieni. Un tad arī tas teiciens, piemēram, par Šārls Bodlērs, ja? Saka, vīns runā ar dvēseli tai garu balsī, ko dzird tikai gari. Tas taču ir vienreizēji, pacelājoši. Jā. Tā. Tad tomēr tas vīns tā. Vai ir sezonas, piemēram, tad, kad mēs drīkstam braukt ciemos, jeb tad, kad ir tādi tukšie periodi, kad jūs sakat, nē, man te īsti pagaidām nav, kurš būtu tas labākais laiks, ka mums braukt ciemos? Nē, pašlaik, tā kā vēl ir brīvi robiņi, un tagad es esmu ļoti ieinteresēta un atvērta visiem apciemojumiem. Lūdzu, tiešām es gaidu. Pašlaik es gaidu, jo man jau ir salikts grafiks, jā. Pieteikušies. Datumi ir, bet nav blīvi. Nav tā kā katru dienu. Tā kā ir tā, ar tādām atstarpēm. Pieteiksim Olgiņam, ka vajag. Jā. Tā kā tas patiešām priecē. Super. Jūs jautājat, par kur es gribētu paceļot. Es zinu, kur. Es vēlos uz Portugāli. Es neesmu bijis Portugālē. Un es vēlētos, arī, protams, Itāliju mazliet labāk iepazīt. Tas tāpēc, ka vīni ir? Es esmu tikai caurbraukus. Es vispār. Nedomājot par vīniem, bet vispār, jā. Jo tā Gruzija, tas bija fantastiski.
Protams, ka mums bija ļoti visu laiku restorānu, tur viss tā ēšana bija tais restorānos ar viņu to nacionālo, bet vienmēr arī bija vīns, bet mums arī nes draugi tur, šoferītis, piemēram, vai tur atkal tur pavadonis, kas bija, vai gids nes savus mājas vīnus, tos es man likās. Pirmkārt jau tas, kad atnes 5 litri tajā plasmas ūdens tajā kannā, jā, bet labi, viņam nav kur, protams, viņu tā iepildīt citur. Bet nē, tie visi jaunvīni, jo viņi pašpatēriņam līdz 500 litriem brūvē. Tā līdz ar to, viņi visu laiku vai ne taču to vīnu. Bet toties Gruzija dabūja taču tomēr to 8000 senatni, vai ne? Ka tie arheoloģiskie izrakumi. 17. gadā tas bija. Principā, jā, viņi tiek uzskatīti, ka pasaulē vecākais, jā. Viņiem jau arī tas simbols, tā svētā Nīno, ko viņi pielūdz. Viņai taču tas, viņa atnes kristietību, un viņai tas tēls, ka viņas rokā ir vīnogs tāds ar zariem uz leju, viņas mati apvītos zarus, un tas veido tā kā krustu. Un tad tā kā, kristīgā ticība ir pilnīgi kristietība savījusies ar to vīna kultūru. Kā interesanti. Un tie kvevri, un tad es biju arī piedalījos, kā kvevru gatavo. Pat tas bija viņiem tikai 5 ģimenes Gruzijā, kas vispār to veids profesionāli. Un līmē taču lipina pa maziem, pa 10-15 centimetri. Un tas māls arī ar to sudraba savienojumā, ko pie viņiem atrod, kas dezinficē. Protams, viņš jau kā dezinfekcija darbojas, tas sudrabs. Un ceļ kā māju. Jā. Dienu žāvē, atkal pieliek gabaliņu, dienu žāvē, atkal pieliek gabaliņu. Nav arī tā, ka katrā tomēr šajā gan ģeogrāfiskajā vidē, tomēr arī šī vīna darināšana vai es teiktu arī jebkura dzēriena, arī stiprāka vai tā tomēr ir, katram reģionam ir kaut kas savs. Gan tehnoloģija arī, kā jūs sakat, tagad, teiksim, ūdens, kārtiņa pa kārtiņai, tas ir pilnīgi kas cits absolūti. Itāļiem tas noteikti ir pilnīgi svešs, jā. Un es domāju, ka arī jūs darbojaties pilnīgi pēc citas tehnoloģijas, jā, un pat nav prātā nācis kopēt, jeb ir tā, es esmu redzējis, ka viņi dara tā, un man arī vajag pamēģināt, nav tā kādreiz pašai. Līdz šim nav bijis kaut kas tāds pieņemams. Es labāk pati, ja tā kā... Jā, protams. Jā. Forši. Man patiešām ir milzīgs prieks, kad manī ir milzīga interese par ķirbju vīnu. Tas ir jauki. Es gribu zināt, jo... Tas mani priecē. Teikšu noteikti arī kolēģiem, kad jābrauc, jānobauda, jā, ne tikai tas, ko es saku, ja, es nezinu, kāpēc man iekrita tā kā prātā šis te vīns palika varbūt vairāk, tāpēc, ka varbūt nav bieži viņš tāds dzirdēts, vai ne? Saku paldies, teikšu kolēģim, Uldim, arī Vijai par to, kad ir jābrauc un nevis garām, bet ierēķinot noteiktu laiku. Un Uldis, tas ir par vietējās ekskursijas, un Vija arī. Tas, kas aicinās ārzemniekus, tā, kur mums aicinās ārvalstu viesus iepazīt, un jāsaka tā, ka ir diezgan liela interese, tieši tā kā jūs sakat šajā Riga Food, ja, kad, tiešām, ja, jo to, kas mēs redzam, ko mēs redzam veikalu produktus. Viņi jau pat tā kā neaptver, ka tiešām no jāņogām un no ērkšķogām, un tad viņi skatās, vai viņiem ar tādas ir, un tad tos zieda vīnus, man uz pudlēm visur ir arī angļu, tūkojums, kas tas ir. Un tas ir arī, tie zieda vīni jau arī, tas ir pārsteigums. Bet ir arī viņi interesanti, jo viņi ir tik niansēti, un katrs ir atšķirīgs. Man vēl tāda dāvana komplektiņa pūcei ir tāds tā kā, saņojums, 3 mazās pudlītes, tad ir tā kā trejādas baudas. Jā, un ziedu vīna arī. Atkal tāda savādāk. Ko, brauksim ciemos? Brauksim. Bet es gaidīšu jūs ar lielāko prieku. Mēs brauksim. Tas ir brīnišķīgi, lai mēs tikai tā varētu visu tā godam. Jā, būs. Jūs sagaidīt godam. Būs. Tā kā tiešām paldies, Daini, par šo sarunu. Jums tā varētu sanākt kaut kur, tā kā pa ceļām. Parasti jau tā ir, kad pa ceļām tad iegriež. Mēs esam tieši Siguldas šosejas malā.
būtībā, paralēli ielas Siguldas šosejai, ja? Tā kā mēs esam tā ļoti sasniedzami. Piebrauc. Protams, nekāda problēma. Tajā virzienā braucot. Skaisti. Labi, Tikai tagad, ja viņi noklausīsies manu informāciju, un tagad, Gidam būs jāpaklausās atkal. Būs, ticiet man, būs jāstāst vēlreiz viss tas pats. Visi jau nebūs dzirdējuši. Jā, ko tā kā tā Tad es izstāstīšu par pūces vīnceļu, par vārdu pūce. Tas palika neizstāstīt. Labi, tā kā, ja gribat zināt, jā? Jā. Neatklāsim visas kārtas, jā. Tas paliek mums ceļa somā. Vai ne? Labi, paldies. Kā līdzi dosies ceļā.